Re! Viss ēters ir te! Kategorijā par izcilu sniegumu gada garumā balvu iegūst Latvijas Radio Big Bands. Paldies! Labvakar, dāmas un kungi! Tas ir milzīgs pagodinājums. Paldies par novērtējumu. Un pirmām kārtām šī balva pienākās katram no šī kolektīva. Varbūt mums vajadzēs kaut kādu grafiku izveidot, kurš ņems mājās. Bet noteikti es arī gribētu pieteikt šos cilvēkus. Un tie ir Reinis Puriņš, trompete, Oskars Ozoliņš, Andris Augskalns, Gatis Gorkuša un Dominikas Višņauskas, trompetes. Kārlis Alfreds Feldbergs, Uldis Ziediņš, Laura Rozenberga, Aivars Jaunžēgers, Kristaps Lubovs, baritons saksofons, Māris Jākapsons, Jānis Puķītis, protams, šeit arī Dāvis Jurka un jūsu padevīgais kalps Kārlis Vanarks. Viktors Ritovs pie taustiņa instrumentiem, Rikards Goba, ģitāra, Edvins Ozols un Artis Orups. Jā, tas tiešām ir līdz sirds dziļumiem aizkustinoši, kā šie cilvēki atdodas šai muzikai, viņiem patiešām rūp, un viņi nežēlo nec savu enerģiju, un pat arī dažreiz nec savu veselību. Un milzum liels jums paldies par šo. Liels paldies arī manam brālim darbos un nedarbos, Dāvim Jurkam, kurš ir izcils saksofonists daudz gadu garumā. Bet līdzās tam arī ir izcils menedžers, komunikators un cilvēks, no kura var mācīties tādu veselīgu attieksmi pret dzīvi. Dāvis Jurka. Savā ziņā Latvijas Radio Big Bands ir viens no jaunākajiem brāļiem Latvijas profesionālo kolektīvu kopienā. Un tas varbūt nav nemaz tik paši par sevi saprotams, ka tā tas ir noticis. Un tas ir arī vairāku cilvēku, ļoti nozīmīgu cilvēku darbs, lai šodien mēs varētu muzicēt kopā, sniegt koncertus. Un droši vien tādu vislielāko paldies būtu jāsaka mūsu radošajam milzim, maestro Raimondam Paulam. Un līdzās ar maestro milzīgs ieguldījums un milzīgs darbs. Un pateicoties šim cilvēkam, arī šis orķestris ir šeit. Un tas ir džeza mūzikas producents, festivāla organizators, bundznieks Māris Brieškauns. Liels paldies arī mūsu sadarbības partneriem, atbalstītājiem, Latvijas koncertiem, kur cilvēki mūs uzklausa, atbalsta mūsu idejas, sadarbības partneriem koncertzālēs, kolektīviem un solistiem, kas metas izaicinājumā un ļaujas rast vietu big band krāsām savā muzikā. Un arī milzīgs paldies tiem darba rūķiem, kas
izdara tā, lai mums ir ērti, lai uz skatuves viss ir sakārtots, un tas ir mūsu tehniskais darbinieks Lauris Bimbers. Viņš arī šeit aizskatuvē. Un vienmēr par savējo arī gribās saukt cilvēku, kurš arī ir viens no mums un vienlīdz atbildīgs par labskanību. Un viņš arī šovakar ir pie skaņa pults. Tas ir Gustavs Ērenpreis. Milzum liels paldies mūsu ģimenēm, kas mūs atbalsta, mūs uzlādē. Un šī balva ir vienlīdz mūsu un arī jūsu, jo bez jums, klausītājiem, mūsu darbam nav nekādas jēgas. Tātad paldies jums un paldies, ka uzticaties mums un ļaujat priecēt mums pašiem sevi un arī jūs uz tikšanos koncertos. Paldies! Paldies. Man liekas, Kārlis jau pateica faktiski visu, bet es gribu pateikt paldies tieši Kārlim Vanagam, kura neatlaidība, spīts, darba spējas un daudz citas labas īpašības palīdz mums visiem turēties kopā un tiekties uz visaugstākajiem mērķiem. Un vēlreiz atkārtošu, ka katrs cilvēks šajā orķestrī ir ļoti liela vērtība, un es domāju, mēs viens otram esam ļoti liela vērtība, un mums nav nekā dārgāk par cilvēku. Un es domāju, būsim atvērti, komunicēsim viens ar otru, mīlēsim viens otru, draudzēsimies viens ar otru, nebaidieties no džeza muziķiem, viņi neko sliktu nevienam pāri nedarīs. Un uz tikšanos koncertos. Starp citu, vēl milzīgs paldies, Kārlis nepieminēja vienu cilvēku, un tā ir Ansi Jirgena, kur arī ar mums strādā kopā un nodrošina, lai visi koncerti būtu jums, lai jūs par viņiem uzzinātu. Paldies!